parādīšu vienkāršāko veidu, kā var ar dubultu auklu nostiprināt koku šādā veidā, lai varētu šūpuļkrēslu ievilkt. Jums katram līdzi ir iedots komplekts 7 metru džutas aukla. Pārdaliet to precīzi uz pusi, un tajā galā, kur izveidojās šī cilpa, to mēs izvilksim cauri kokam, koka caurumam, lai viņš būtu stabils un nebrauk pa koku uz augšu uz leju. Bet caurums ir izveidots precīzi auklai, un tāpēc viņi ir vieglāk izvilkt būs cauri, ja mēs viņai izvilksim mazu lentīti. Ar šīs lentītes palīdzību būs vieglāk izvilkt viņu caurumam. Lentīti ievelkam iekšā caurumā. Un lūk, šādā veidā izvelkam viņu cauri. Lūk, lentīti izņemam ārā. Tagad šo cilpu apmetam ap galu riņķī, un šis gals mums jau ir nostiprināts. Tad mēs varam nomērīt līdz nākošam galam, lai būtu abas auklas vienādas, un šajā pusē, šajā galā mēs varēsim paņemt uzmest visparastāko mezglu, kurš ir nepieciešams āķu pakarināšanai. Lūk, šāds viņš izskatīsies, ja? Un otrā galā mums paliek 2 gali. Tos mēs saliekam vienkārši kopā un izvelkam abus cauri. Es mēģinu ar iegriešanu. Lūk, viņi iziet smuki cauri. Mazliet. Un viņi iziet cauri. Un izvelkam. Tagad, lai mēs varētu viņus vienādus izveidot, pakarinam. Tagad mums viens saka mazliet garāks, viens mazliet īsāks. Pievelkam, lai viņi ir vienādi. Lai viņi būtu vienādi, ja? Mazliet šo pusīt vēl. Un šajā galā mēs vienkārši paņemam, apmetam riņķī. Tādu glītu. Lai mēs varam viņu šeit sasiet. Un sasienam. Uztaisam dubulto mezglu. Džutas aukla ļoti labi tur mezglu. Vienu un otru uz pretējo pusi. Lūk. Tas jau ir mums gatavs, lai mēs varētu karināt krēslu. Šeit galā mēs varam uztaisīt tādas glītas bumbas. Tas nobeigums auklē kļūs glītāks. Lūk, šādā veidā mēs izveidojam, kad 2 auklas abās pusēs, viņš ir stingrs. Šeit augšā viņš ir nospriegots, kad krēsli stāvēs stabili pakarināti. Tālūk.